Labdien, mani sauc Viktors Baraviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas Centra Kristus draugs mācītājs. Draugs mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Jēkaba vēstules 4. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu caur Jēkaba vēstuli. Šodien izmantosim šos darbus, vai arī daļu no tiem. Jēkaba vēstules 3. nodaļā no 14. līdz 16. pantam Jēkabs uzrunā pasaulīgo kristieti. Bet ja jums sirdī ir rūgta skaudība un ķildas, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Jo kur ir skaudība un ķildas, tur ir juceklis un visāda nelietība. Jēkabs tagad 4. nodaļā turpinās uzrunāt šo tēmu. Vispirms Jēkabs identificēs šīs problēmas, šī naida avotu. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 1. pantā ir rakstīts, no kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā, vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Tā vietā, ka būtu taisnības auglis, kas mierā top sēts tiem, kas mieru tur, Jēkaba vēstules saņēmēju vidū bija kari un cīņas. Ja mēs atturam kādu mūsu dzīves sfēru no pakļaušanas Dievam, tad būs cīņa ar Dievu, ar sevi un citiem kristiešiem. Kas izraisa karus un cīņas draudzē? Kārības, kas cīnās mūsu locekļos. Vārds kārības grieķu valodā dod mums vārdu hedonisms. Barklija komentārs norāda, dzīves galvenā izšķiršanās ir vai nu apmierināt savas kārības, vai arī Dieva prasības. Barklija komentārs arī norāda, ļaudīm kārību priekšmets galvenokārt ir viens un tas pats – nauda, vara, prestīžs, pasaulīgie materiālie labumi, miesas kaislību apmierināšana. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 2. pantā ir rakstīts, jūs iekārojat un jums nav, jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnāties un karojat, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Tik spēcīga ir šī iekāre, ka šie kristieši ir gatavi slepkavot un skaust. Vārds slepkavojat šķiet ir hiperbola vārdam ienīstat. Kā citādi tas var nākt pirms nevis pēc vārdam skaužat. Taču Bībele liek vienādojuma zīme starp naidu un slepkavošanu. Tomēr sapratīsim, ka ienīšana var tomēr novest līdz slepkavošanai. Barklija komentārs norāda, šī procesa etapi ir vienkārši un tāpēc briesmīgi. Cilvēks atļauj sev kaut ko vēlēties. Šī vēlēšanās sāk pārņemt viņa domas un tajās valdīt. Viņš sāk neapzināti par to domāt, kā sapnī, tā nomodā. Tā kļūst, tā teikt, par dominējošo kaislību. Cilvēks sāk būvēt teorētiskus plānus, bet šie plāni var ietvert arī to cilvēku novākšanu, kas stāv ceļā ilgotā mērķa sasniegšanai, jo tās jau ir tikai fantāzijas. Tas pietiekami ilgi var noritēt tīri teorētiskā plānā, līdz kādā jaukā dienā viss iztēlotais nesāk pārvērsties īstenībā un cilvēks pēkšņi ir spiests spērt briesmīgus soļus, kas ved uz apslēptās vēlmes īstenošanu. Visi noziegumi pasaulē iesākas cilvēka sirdī ar neskaidru vēlēšanos, kas riņķo tajā pietiekami ilgi
un beigās kļūst par rīcību. Ar visu to šie nesasniedz kāroto. Kādēļ? Šie nelūdza to Dievam. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 3. pantā ir rakstīts: jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šiestu savās kārībās. Tad, kad viņi lūdza Dievam, viņi nesaņēma, jo lūdza sautīgos nolūkos. Šķiet lūdza naudu, lai to varētu tērēt savām kārībām. Šie vēlējās izdabāt savām iekārēm, tā vietā, ka palīdzētu citiem, tā godinot Dievu. Paula Lietana grāmata citē Christian Victory, tas ir kristīgā uzvara, kad Sijāmas ķēniņi gribēja pazudināt cilvēku savā valstībā, viņi viņam uzdāvināja baltu ziloni. Nelaimīgais cilvēks nevarēja atbrīvoties no ziloņa, jo tas bija svēts, un tā bija dāvana no ķēniņa. Izdevumi par ziloņa uzturēšanu drīz viņu nostādīja maizes rindā. Sargaities no baltajiem ziloņiem, ko pasaule dod. Kas tev satrauktu vairāk, tas, ka kaimiņš nokļūtu ellē, vai doma, ka tavs mobilais saskrāpētos, nokrītot zemē? Ja tevi tiesātu par to, ka esi kristietis, vai pietiktu pierādījumu, lai tevi notiesātu? Tālāk Jēkabs norās šo garīgo neusticību. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 4. pantā rakstīts: laulības pārkāpēju cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva nīšana? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku. Vecajā derībā kunga tauta tiek uzskatīta par viņa sievu. Jaunajā derībā par Kristus līgavu. Mūsdienās laulības pārkāpšana attiecībā uz Dievu kristietim ir draudzība ar to, kas pasaulē ir pret Dievu, nevis ar to, kas ir labs pasaulē, ir skaistas lietas pasaulē, par daudz ko var priecāties. Bet šeit ar vārdu pasaulē ir domāts tas pasaulē, kas ir nostājies pret Dievu. Džons Veslijs teica, ka jebkas, kas atvēsina viņa mīlestību pret Kristu, ir pasaulē. Tāda draudzība ir garīgā laulības pārkāpšana. Tā kā tas bija vecajā derībā un citur jaunajā derībā. Būt siltās attiecībās ar pasaules ļaunumu, ar tās vērtībām, gājieniem, ir būt siltās attiecībās ar Dieva ienaidnieku. Kristieti, tas tev padara par laulības pārkāpēju. Sekojošā avots ir Our Daily Bread, mūsu dienišķā maize. Es to mazliet revidēju. Šķiet, autora iniciāļi ir PRV. Pieņemsim, ka kādā vietā dzīvo vīrietis un viņa sieva, kuri ļoti mīl viens otru. Otru pus ielai dzīvo vīrietis, kuram rodas naids pret sievietes vīru. Kādu nakti šis kaimiņš iebrūk viņu mājās un nogalina vīru. Lai gan slepkava tiek arestēts, likuma nepilnība ļauj viņam izvairīties no soda, un viņš tiek atbrīvots. Tagad iedomājies, ka pēc dažām nedēļām tu redzi atraitni un viņas vīra slepkavu kopā ejam pa ielu sadevušies rokās. Viņa smaidīgi skatās viņa acīs. Viņa viņam saka, es esmu tik laimīga. Ko tu teiktu par tādu sievieti? Jūs noteikti viņu uzskatītu par nelojālu vīra piemiņai un necienīgu nest viņa vārdu. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka šī bezdievīgā pasaule pietiekami ienīda Jēzu, lai viņu nogalinātu. Tas, kurš staigā sadevies roku rokā ar sistēmu,
kuru vada mūsu kunga ienaidnieki un kļūst ar viņiem draudzīgs, ir neusticīgs Jēzum Kristum. Tikai tiem, kas sevi pasargā no pasaules neaptraipītiem, ir tiesības nēsāt vārdu kristietis. Izvairīsimies no visām nesvētājām aliansēm. Nav runa par to, ka tu nedrīksti strādāt valsts pārvaldē vai lielā firmā, bet tu nedrīksti pieņemt grēcīgas vērtības, grēcīgus gājienus. Tā tev nebūs miera ar Dievu un miera no Dieva. Dieva cilvēks sāk draudzēties ar grēku, tiek grēka aptraipīts, sāk mīlēt grēku un beigās tiek pazudināts ar pasauli. Tu to negribi. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 5. pantā ir rakstīts, jeb vai jums šķiet, ka raksti velti saka, uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos mājo. Barkley komentārs raksta, citātu var tulkot divējādi, tomēr abu variantu jēga lielā mērā ir vienāda. Viņš, tas ir Dievs, greizsirdīgi augst tā gara uzticību, kuru viņš ir radījis un kas iemitinājies mūsos, vai gars, kuru Dievs ir radījis, lai tas mājotu mūsos, skaudīgi augst pēc pilnīgas uzticības mūsu sirdīs. Barkley komentārs turpina, kā vienā tā otrā gadījumā jēga ir tāda, ka Dievs mīl greizsirdīgi un necieš sāncenšus. Vecās derības autori nekad nav baidījušies attiecībā uz Dievu lietot vārdu skaudīgs. Tā norāda Barkley komentārs. Jūs varat ielūkoties šajos tekstos šajā sakarā. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 6. pantā ir rakstīts, toties viņš dod lielāku žēlastību. Tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretīm lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Tas ir minēts arī 1. Pētera vēstules 5. nodaļas 5. pantā. Šiet ir atsauce uz Salamana pamācības grāmatas 3. nodaļas 34. pantu. Dievam ir augstas mīlestības un uzticības prasības saviem cilvēkiem, bet Dievs dod vēl lielāku žēlastību par izteikto stingro prasību. Jēkabs tagad lūgs pakļauties kungam. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 7. pantā ir rakstīts, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretīm velnam, un viņš bēgs no jums. Ja Dievs stājās pretīm lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību, tad ir loģiski padoties Dievam un stāties pretīm velnam. Tā vietā, ka mēs stātos pret Dieva gribu, mums vajadzētu stāties pret velnu. Velns veicina garīgo neusticību. Un viņš bēgs no jums. Velns ir spēcīgs, bet ne tik spēcīgs kā kristietis, kas rīkojas Dieva spēkā. Kristietim ir apsolījums, ka ja kristietis pretosies velnam, tad velns bēgs no viņa. Vēstulē Efeziešiem 4. nodaļā 27. pantā Pāvils raksta, un nedodiet vietu velnam. Tu tomēr dosi velnam vietu? Būs nemiers. Tu varbūt zaudēsi pestīšanu. Nedod vietu velnam. 32. un 51. psalmā varam lasīt par sekām tam, ka Dāvids bija pieteicis karu Dievam. Es aicinu izlasīt šos divus psalmus. 32. psalmā, 3. un 4. pantā ir rakstīts, kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaida cauru dienu, jo tava roka smagi gulās,
uz mani dienām un naktīm, mans spēks izkalta kā zeme vasaras bullā. Tu domā labi dot velnam vietu. 51. psalmā no 10. līdz 14. pantam ir rakstīts: liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzījis. Apslēp savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Tu domā labi dot velnam vietu. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 8. pantā ir rakstīts: tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie sirdis. Kārojot baudu, izpriecu vai prestīžu, šie kaut gan vēl skaitoties Dieva cilvēki, šie bija aizpeldējuši tālāk no Dieva. Tas, ka Dievs gaida viņu atgriešanās, iet kopā ar pavēli atgriezties. Dievs gaida. Šķīstiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie sirdis. Šie šaubīgie, šie divkoši dvēselē centās vienlaikus mīlēt Dievu un pasaules kārības. Mums vajag šķīstumu Dievu priekšā, nodošanos Dievam, nevis laulības pārkāpšanu. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Ik viens kristietis ir priesteris, kāda privilēģija. Tuvosimies Dievam caur augsto priesteri Jēzu. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 9. pantā ir rakstīts: esiet nelaimīgi un vaimenājiet un raudiet, jūsu smiekli, lai top pārvērsti vaidos un jūsu prieks skumjās. Pretstatā pasaules izpriecām šiem vajadzētu vaimenāt, raudāt un skumt, nevis lai prieks no Dieva pārvērstos skumjās, bet lai grēcīgais, pasaulīgais prieks pārvērstos skumjās, tā kā bija ar Dāvidu. Kungs atjaunoja Dāvidam prieku. 51. psalmā 19. pantā ir rakstīts: upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauztu un sagraustu sirdi tu, Dievs, nenoraidīsi. Jesijas grāmatas 66. nodaļas 2. panta 2. pusē ir vārdi: bet es uzlūkoju nabagu, un kam sagraust gars, un kas manu vārdu bīstas. Jēkaba vārdi 4. nodaļas 9. pantā nebūtu nenozīmē, ka normatīvs ir tas, ka kristietim ir drūma seja. Kontekstā šiem kristiešiem vajadzēja nožēlot to, ka alka pēc pasaules kārībām. Dari pēc vajadzības, tā kā Dievs pavēl šajā pantā. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 10. pantā ir rakstīts: zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Jēkabs atgriežas pie 6. panta domas. Zemošanās šajā kontekstā nozīmē nožēlot grēku, kas ir pārcēlis mīlestību pret Dievu uz mīlestību pret pasaules iekārēm. Dievs paaugstina tos, kas zemojas viņa priekšā. Pazemojas Dieva priekšā, draugs, nožēlo mīlestību pret pasaules iekārēm, mīli Dievu ar nedalītu sirdi,
tad pacels tevi viņš. Tu nebūsi karā ar Dievu, ar sevi, ar citiem kristiešiem. Jesejas grāmatas 32. nodaļas 17. pantā ir rakstīts: un taisnības auglis būs miers un taisnības panākums, klusums un drošība mūžīgi. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā vai video Evaņģēlijs labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.